Piemēram, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, papīra formātā mums ir ienākusi tikai 3. daļa dokumentu. Un šis apjoms krītās ar katru gadu. Tas nozīmē, ka arī cilvēki izmanto to, ka mums ir šie klientu punkti, mums ir e-adreses, vispārējais, kur ir daudz vieglāk sēžot mājās, uzrakstīt iesniegumu, un nemeklējot netur darba laikus vai kaut kādas citas lietas. Un šīs ir arī, ar ko mēs esam rādījuši, kur viņi ir mācījušies, kuri mums ir braukuši arī izglītības sektorā, skatīties par šīm pašām digitalizācijām, kā notiek attālinātās apmācības un dažādas lietas, kas viņiem arī ir samērā tāds jauns, un kur tiešām mēs varam šos padomus viņiem arī dot. Ko mēs ceram, tas, kas mūsu tā lielā sākotnējā ambīcija, ar ko mēs sākām, bija jautājums, vai mēs varam būt pirmie, kas noklāja Baltijas jūru ar 5G signālu. Vai tu vari digitalizēt kuģus? Jaunais 5G standarts paredz tādu brīnumu, ka tu vari arī kuģus ceļus izmantojot, raidot no kuģa uz kuģi, vai tu viņus var savā starpā samienot, jo ir daudz procesu, kam šobrīd viņiem nepietiek digitālās jaudas, kas varētu notikt uz kuģa pa taisno. Tāpēc viņiem vajag šo savienojamību. Un ar to mēs sākam šos eksperimentus, strādājam ar LVR floti, ar Rīgas no brīvostu kā tādu starta punktu, un tas mums attiecīgi taisa vaļā daudz jaunas draudzības ar citām reģionu ostām, tāpēc arī esam šeit, lai tiktos vēlreiz ar Lībeks un Hamburgas ostām. Šī ir iespēja, kas jāizmanto. Mēs bieži vien mājās nenovērtējam tās tehnoloģijas, kas mums ikdienā ir pieejamas, kuras mēs jau izmantojam, bez kurām mēs savu dzīvi nevaram nemaz iedomāties. Un šeit Vācijā mēs redzam to, ka viņiem tie risinājumi, pa kuriem mēs jau gadus 5, 6 esam pieraduši un ikdienā izmantojam, viņiem tie jauni un viņi domā, kā to vispār ieviest. Un te ir milzīga iespēja mūsu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas visus šos risinājumus reāli Latvijā ir izveidojuši, pārdot tos tālāk, ieviestos sākotnēji municipālā līmenī, pašvaldības līmenī, pēc tam kopējo lielākā reģionālā līmenī. Vācija ir Eiropas lielākā ekonomika. Viņas perspektīva šādus produktus pirkt un mums eksportēt šīs zināšanas, kas šajā gadījumā pie mums ir koncentrējušās, ir milzīga. Un tas arī apliecinās šodien šajā fórumā, kas notikās, kur tiešām ļoti liela interese ir tieši no Vācijas gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem pārņem šīs zināšanas. Un tā ir iespēja mums pārdot to, ko mēs esam izveidojuši un sasnieguši jau šobrīd.